Labdien! Šodien pienākusi 11. mūsu zīmēšanas diena, un šodien piedāvāju kaut ko ļoti interesantu zīmēt. Domāju, ka publiskajā telpā diez vai arī reti, kad ir kas tāds bijis, un rādīts, ka tā arī var zīmēt neirografiku. Un šodien gribu ar to arī padalīties. Tuvojas gada beigas, un parasti jaunais gads sākas ar kaut ko jaunu, un gribas arī iedvest savā dzīvē kaut ko jaunu. Un šodien es piedāvāju vēl šajā gadā atstāt pilnīgi visu negatīvo un visas lietas, ko mēs vēlamies atstāt šajā 2023. gadā, lai atbrīvotu vietu uz jaunām lietām, notikumiem, cilvēkiem, respektīvi jau uz nākamo gadu. Kā vienmēr mums nepieciešams ir balta papīra lapa. Šeit ir 4. daļa no A4 lapas marķieri, pildspalvas vai arī zīmuli, un zīmuli arī krāsošana. Un tad sākam arī mūsu šīs dienas zīmē. Šodien mums ir 11. diena, kur ir pieraksts, neaizmirstam dienu, 11. 12. 2023. Un sākamies ar to, ka mēs iezīmējam uz apļa vai uz lapas milzīgu apli. Tāks atkal īgārāps lapas. Šo apli var zīmēt gan kā ar cirkuli, gan ar brīvu roku. Un nākamais, ko mēs daram, mēs šajā aplī zīmējam līnijas. Neierobežoti daudz, un kad mēs zīmējam šīs līnijas, atceramies par to, ko mēs vēlamies atstāt mūsu šajā gadā. Respektīvi, tas var būt kādas bailes, kāds notikums, kāds nepatīkams cilvēks, iespējams, kaut kas, ko mēs vēlamies, lai mēs atstājam šajā gadā, un tas mums netraucē nākamajā reizē. Un esam šo līniju tik ilgi, kamēr liekas, ka šīs ko mēs esam iedomājušās, ir palicis kaut kur izplundējis un ir atbrīvojusies vieta kaut kam jaunam. Turpinām. Ļaujam, lai mūsu roka šajā tenēs. Šis ir mūsu tas kamols, kas mūsos krājas, kur mēs varbūt brīžu nevaram skaļi iztakt, vai arī nezinu, kas tāds ir, tad šajā kamolā mēs izliekam visu negatīvo, visu, no kā mēs vēlamies atbrīvoties šajā 23. gadā. Kad liekas, ka ir gana, tad droši var apstāties, padomāt, varbūt ir vēl kaut kas un piezīmēt vēl kādu līniju klāt. Šeit nebeidamies no līnijām. Ja būs kāds iepriecinošs fakts, iespējams priekš kāda, tāpēc līnijas var droši vilkt neierobežot. Kad līnija pietiek, laikam pildspalvas sāk beigties. Kad līnija pietiek, tad pabeidzam šo te vilkšanu un gala līniju. Un ko? Esam iezīmējuši šo te apli, šo te lietu, notikumus, cilvēkus, nepatīkamus lietas, ko mēs vēlamies atstāt 23. gadā. Un šeit ir tāds patīkams fakts, kad, ja parasti mēs kaut ko apaļojam, ļoti cenšamies katru aso stūrīti nopaļot, tad šeit ir divas opcijas. Tie, kas ir aktīvāki un kuriem patīk apaļot, to droši var visu šos te krustpunktus nopaļot, bet tie, kas ir slinkāki šajā reizē, pieskaitā arī es, piedāvāt tādu variantu, ka mēs ņemam krāsas un sākam krāsot mūsu šo te apli. Bet krāsojam tā, ka, piemēram, mēs aizkrāsam kādu laukumu, kurš ir kaut kādās konkrētās jau formās, kas mums te šajā zīmējumā veidojas. Respektīvi, šajā gadījumā varam pat droši neskaitīt šos 2-3 krāsu laukumus vienā krāsā, jo es domāju, ka visdrīzāk, ka nebūs tāda viena krāsu laukuma vai divi, kad būs ļoti maz, ka gribēsies kaut ko vairāk aizkrāsot. Respektīvi, krāsojam. Šeit var visu zīmējumu izkrāsot pēc sirds patika, pēc krāsām, kas jums visvairāk patīk, kuras šobrīd ir aktuāls, vai arī vienkārši aiztaisot acis un krāsu zīmuļu kastas ar aiztaisītām acīm izvelkot kādu krāsu un ar to arī krāsot. Šeit nav nekādu ierobežojumu, šeit būs tāds brīvais lidojums, kā sacīt jāsaka. Tātad vienīgais, ko atceramies, kad krāsojam pēc tām līnijām, kas ir sazīmētas, lai nav tā, ka mums kaut ko pa vidu kaut ko atstājam. Ar krāsām mēs varam droši paši izvēlēties, kādas krāsas mēs šajā zīmējumā vēlamies, kur mēs gribam viņas izkrāsot. Tad arī droši nesam šajā zīmējumā mūsu. Kamēr krāsojam, varam arī padomāt par šiem notikumiem, ko mēs vēlamies atstāt šajā gadā, un to, ko mēs vēlamies piesaistīt pie sevis nākamajā gadā. Un tad arī nesam iekšā krāsās. Kāds varbūt grib krāsot ar krāsu teksta marķieriem vai flomastru, to arī droši var darīt. Šodien turpināšu iesāktam krāsošanu ar krāsu zīmolīšanu.
vienkārši visu šo te kamolīti. Nākamais, ko mēs darām, ņemam to pašu, vai varbūt biezāku marķieri, ar ko mēs tagad zīmēsim. Un tad šīs te formas, kas mums ir radušās ar krāsām, mēs viņas gan nokuļam. Respektīvi, mēs vienkārši konturējam kā darbību. Tūlīt parādīšu, piemēram, ar šo te oranžo krāsu, kad es viņai tomēr piedodu tādu nokuļātāku formu, kā viņa ir zīmētā. Un, protams, turpinam darīt arī ar citiem krāsu lokuļiem. Pabeiguši atzīmēt kontūras formas, un, protams, šis te mūsu kamols ar visu to, ko mēs vēlamies atstāt šajā gadā, nedrīkst palikt karājoties gaisā, tāpēc mēs ienesam arī fonā līnijas, kas šo te kamolu iepīst tādā kā tīklā, lai viņš tur dzīvo savu brīvus, un lai mums netraucē, lai paliek šajā gadā. Tātad šeit līnijā kaut kāds pāris līnijas ir gribās, lai ir tāds kā tīkls veidojas, kur viņam pieturēties, un viņam arī palikt. Šeit gan uzreiz kā zīmēm uzreiz apaļojam, lai viņš ietvarēs mūsu neironu kontūrā, lai neizpār kaut ko gaisā, nevajadzīgos momentos, pašos nepiemērotākajos, un paliks jau tāds. Šeit, atšķirībā no iepriekšējām reizēm, mēs neiezīmēsim kādu formu, ko vēlamies notikt rezultātu, jo šis rezultāts ir tas, ko mēs šeit esam ienesuši šos te ar šīm te līnijām, ar šo te pašu apli, ko mēs esam iezīmējuši kā, es teiktu, transformāciju apli, ko mēs vēlamies atstāt šajā periodā, lai mums nākamajā netraucē, mums ir brīvi jaunas lietas pieņemt un saprast. Tad šeit izskatās man vairāk līniju par tiem, tā mēs pielikšu. Nu ko, mums šīs dienas darbs ir galā. Droši tie, kas vēlas vai papildus noapaļākās līnijas, kas ir palikušas nenoapaļotas, kam ir ok tā, kā tagad ir, tad arī atstājam šo darbiņu, viņš savu efektivitāti un savu darbību nezaudēs. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mani 11. dienā. Ceru, ka jums patika. Gaidu no jums komentārus, varbūt ieteikumus, ko vēlaties redzēt šajās atlikušajās 10 dienās, vai ir noderīgi, vai tas vienkārši bezjēdzīgi. Un priecāšos par jebkurām tirdzniecisko saiti. Priecāšos arī redzēt jūsu zīmējumus. Priecāšos, ja padalīsieties ar saviem zīmējumiem kādā no sociāliem tīkliem. Ja neesi vēl sācis sekot šim kanālam, tad droši piesakies. Un vēlu veiksmi šodien. Un vēlu veiksmi, lai šis te, ko mēs esam šajā te zīmējumā sazīmējuši, lai arī paliek šajā gadā un nākamgad ir jaunas telpas, jaunas iespējas, vieta visam jaunam. Paldies par 11. dienu un tiekamies jau rītdien mūsu 12. izaicinājumu dienā. Paldies!